Kā jūs jūties? Nē, bēdīgi, ja? Bēdīgi. Tāpēc jūs arī atnācāt. Mani sauc Jānis Skutelis. Es īstenībā esmu reāli slavens. Jā. Cik slavens es esmu, jūs gribētu jautāt? 1. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace viesojās īru stand-up komiķis Dilans Morans. Jā. Un izrādes beigās, vai precīzāk tuvu beigām, viņš auditorijai jautāja, vai Latvijā ir vispār kāds, kas nodarbojas ar stand-up. Ja? Un visa zāle vienā balsī atbildēja, nē. Nē. Tik slavens es esmu. Jā. Hei. Sensenos laikos cilvēkiem nebija valoda, ja viņi sazinājās ar kaut kādiem. Ja, maksimums, ko viņi varēja pateikt, ir, nezinu, es gribu ēst, ja, aptuveni tā, vai man sāp kāja, skan ļoti līdzīgi, tikai žests ir cits, ja, vai es redzēju alni, ja, kaut ko tādu. Ja viņiem vajadzēja pateikt, ka, es nezinu, tur anonimitāte internetā ir tikai šķietamība, ja. Vienīgā reize, kad es tiešām esmu bijis lepns par mūsu prezidentu, es lasīju kaut kur internetā, bija ziņa par to, ka mums bija ciemos Turkmenistānas delegācija, ja. Un tā bija vienīgā reize, reāli. Ja kāds akurāt nezina, tad mums ciemos bija Turkmenistānas delegācija, kur Bērziņkungs viņus uzrunājot, teica, ka forši, ka mums ir atbraukuši ciemos Turcijas prezidents, tā Turcijas delegācijā, un man likās stilīgi. Ja, ja. Un es varu derēt, kāds viņam no malas čukstēja, tu sajauci, nē, tas nav Turcijas, tas ir Turkmenistāna.